Uzņēmēja veiksmes faktori ir vairāki, tomēr bez deksmes un kārtīgām rūpēm par klientu lielajā konkurencē izdzīvot ir grūti. Veikals Streletī jau 8 gadus spēlē vienu no vadošajiem modes un stila apģērbu centriem Rīgā. Tā galvenais moto – tavs stils ir kas vairāk par modi, skaidri uzsver veikala piedāvājuma motīvu. Akli nevadīties pēc pēdējām modes tendencēm, bet gan turēties pie sava stila un piemeklēt sev vistuvāko un atbilstošāko apģērbu. Tā galvenā doma no tā visa ir, kad mēs akli nesekojam kaut kādām modes tendencēm, bet vienkārši viņas pielāgojam katra klienta individuālajiem stilam. Un es nevarētu apgalvot, ka šogad modē ir tikai līnijas vai tikai rūtiņas, jo ne katram tas ir piemērots, vai arī teikt, ka šogad sievietēm modē ir lakoniska stila 60. gadu minikleitiņas, kuras dažādu iemeslu dēļ, status, vecums, augums un tā tālāk, ne viss to varēs iznest. Atlasot un izvēloties veikala kolekcijā esošos apģērbus, tiek pieliktas īpašas pūles, lai tā atšķirtos no citu līdzīgu veikala piedāvājuma un katram būtu iespēja iegādāties ko īpašāku. Nevelti veikalu iecienījušas Latvijā populāras un mīlētas personības. Arī vadošo izklaides raidījumu veidotāji, piemēram, Okartas akadēmija, paņem 100 000 jau arī, Prāta banka un citi te realizē sapņus par perfekti ķertiem vadītājiem. Tas, kas ir modē tieši vīriešu apģērbos, tas noteikti ir visa veida zilie toņi. Tas gan, protams, nav nekas jauns, un arī jebkura cita modes tendence, viņa nekad nav nekas jauns, un mēs otrais riteni neatklāsim, bet katru gadu, ja mēs teiksim, ka jaunās tendences ir kaut kas jauns un nebijis, tad tas noteikti ir kaut kas tas pats, kas jau ir bijis, bet tas ir kaut kas labāks. Veikala darbinieki ir ne tikai pārdevēji, bet īsti profesionāļi savā jomā, kuri veiksmīgi prot piemeklēt un veidot ikviena klienta garderobi, respektējot cilvēku vajadzības un vēlmes. Piemēram, tas, ko šobrīd, tad, kad sniegs jau ir nokusis un mums visas dūnu jakas, siltās vilnas, mēteļi un tā tālāk, viss ir nolikts malā, tad tā būtu viens no piemēriem ir zila virsjaka. Apakšā mēs brīvākam stilam varam pavilkt polo, kur arī, teiksim, šeit mēs varam redzēt šo zilo krāsu dažādību, pāreju, un kas vēl šobrīd ļoti aktuāli, šis stils, kad tās krāsas it kā sanāk, ka viņas ir tā kā iegremdētas krāsā, un šeit ir tumšāks, nāk gaišāks un gaišāks. Sievietēm, kā vienmēr, viss ir daudz krāšņāk un krāsaināk, un tās variācijas ir daudz vairāk. Un tās galvenās tendences, kas būtu, tātad tie, protams, ir ziedi, tā, protams, ir jūras tēma, viss, kas saistās gan ar zili, balti, svītraino, gan arī šiem te zilā toņa plūdlīnijām. Itāļu modes pasaulē izmērs uz apģērba atšķiras no Latvijā ierastajiem. Tāpēc nereti vīrieši un sievietes veikalā pat atsakās piemērīt izvēlēto apģērbu. Sakarā ar izmēriem mums ir bijušas tiešām neviena diskusija un jautājumu un neizpratne, jo tieši runājot par sieviešu apģērbiem ir šī te atšķirība, jo ja mēs esam pieraduši pie standarta Eiropas skalas, kurā 38. izmērs ir M, tātad medium, vidēji, ne liels, ne mazs, ja, tad itāļiem šis te M38 ir 44. Un, jā, tur sanāk vesela matemātika, bet es neieteiktu tajā iedziļināties, es ieteiktu vairāk tiešām ieklausīties tajā, ko saka konsultantis, mūsu pārdevējs. Apģērba speciālisti atgādina, ka visi cilvēki izskatās skaisti tikai tad, ja apģērbs, kuru cilvēks nesā, ļauj justies ērti, komfortabli un pārliecinātiem par sevi.